nedaudz augstāk. Augstāk. Stopiņš tā. Visi alkonīts pieejas nedaudz priekšā. Jūs, jā, ideāli tā. Tagad, Oksana, liekas, beidzēšu pie meitenē. Bišķīties paskaties uz manību. Tā kā jūs te stāvat, man vajadzētu, lai jūsu pirkstiņi ir visi kopā. Pirkstiņi kopā, jā, ideāli. Un rociņu paši pagājuši čučus priekšu. Ne, vispār augstu. Rociņu paši. Ar alkonīti. Jā, no šeit, paldies jums, cienītais. Jā. Un paši augstu čučus atpakaļ. Stop. Un no šīs pusītes, jā, tā jau man šī. Nu vajadzēs no šīs pusītes, bet... Nu, kā dāmas un kungi, ja mēs paskatāmies šajā virzienā, mēs redzam, mums arī pieteicies kāds brīvprātīgais. Oksana vēlās piedalīties. Aplaudies viņai, lai viņi nāk un pievienojas mums šeit priekšā. Nāciet vien šeit ārā mums visiem priekšā, Oksana. Un es gribu, lai jūs jūtaties komfortabli un ērti pilnībā visu laiku. Mēs jūs ar pievienu šo vietu. Apsēžaties, iekārtojoties un es jums pastāstīšu, ko mēs darīsim. Jūsu paši šī skaidrāba, dāmas un kungi, mēs ar Oksanu uzspēlēsim kādu mazu spēli, taču šajā spēlē mums diviem ir uzgāni. Tāpēc es jums izstāstīšu, ko mēs darīsim. Ņemot vērā Oksanas drosmu un uzdrīkstēšanos šeit celt roku vakt ārā, tātad jūs uzsovēc. Un jūs iespējams pat viena no drosmīgākajām dāmām šobrīd. Mēs kā drosmīgākajiem mēs jums dosim tādu iespēju, kā nevienam citam, jūs varēsiet izvēlēties nākamo drusmību. Tas, kas jums ir jādara, jums no visiem klātesošiem ir jāpaņem viens cilvēks, kurš nāks mums šeit pievienoties. Pirms jūs izvēlaties. Ir daži kritēriji, pēc kuriem es vēlētos jums lūgt vadīties. Uzdevums, kas būs jāveic šeit, gan tiesa var izrādīties brīžiem fiziski grūts vai sarežģīts. Jūs uzņemiet kādu no vīriešu kārtas pārstāvjiem, tas varētu noderēt labāk. Jūs varat ņemt vienu, kur jūs gribat, neņemat nevienu, kurš ceļ roku. Jūs jūtaties nāk tiešām smieklīgi, Oksana. Kamēr jūs skaties pāri kungs tajām, jūs gribat ņemt kādu no tiem, kas izvairās no acu kontakta. Tas varbūt viens ir kurš, jūs pasakat, kurš tas ir, un mēs viņu sauksim ārā. Viens ir kurš. Kur jūs ņemsiet? Kurš? Šeit, kungs, baltā krekoņā jūs teicat? Aizmugurē šeit jaunietis. Uz to pusīt rūtainajā krekoņā. Kā jūs un sauc cienītājs? Dāmas un kungi, aplaudēsim Gundaram. Gundar, es jums uzreiz teikšu, ka es jau esmu stādies priekšā kā buļu mākslinieks. Un pēc tā, ko jūs šobrīd esat redzējuši, jūs droši vien man piekritīs ar Gundaru, ka kas gan ir īsts buļu mākslinieks bez savas skaistās asistents. Pareizi? Tāpēc jūs esat šeit. Jūs būsiet man skaistās. Jums ir jāsveik savus kājus kopā šādā veidā. Jums ir jāizstiep savus rokas šādi te taisni uz priekšu. Kad vien jūs esat gatavs. Kad izstiepiet tās šās savus rādītāju pirksts, izstiepiet rādītāju pirksts, piebākat rokas tuvāk pie sevis un ar griezienu noliekat vienu rociņu par to otru šādā veidā. Ar griezienu. Šādi. Paiet Smāķinīt to labiņu. Lai kas notiek, Gundar, jūs sākat pastāstīt pirms tur, un ir tiešām jūs nekusturieši, jūs paliekat sēžat. Es tūlīt atgriezīšos, aplaudēsim diviem. Nē, Gundar, es skatos uz jums un es domāju to, ka citu dienu es bez jums būtu varējis šeit iztikt. Citu dienu Nu ko, Oksana? Es pieļauju jums droši vien interesē, ko mēs tūlīt darīsim. Dāmas un kungi, ļaujiet man jums paskaidrot. Tūlīt pat ar Oksanu, kā jau es teikšu, jūs izskaidrot, pavad mēs uzspēlēsim mazu spēli, taču šajā spēlē ir tikai viens un viens vienīgs noteikums, kas mīļi attieksies uz visiem jums, un tas ir sekojošs. Tas, ko Oksana neredz, to viņa nekādā gadījumā nedrīkst zināt. Jo ilgāk viņi par to nezinās, jo labāk mēs pavadīsim laiku, to es varu garantēt. Pirms es turpinu, man ir jābrīdina, ka iespējams katrs ar šie draugi un paziņas var sākt smieties, taču nevienā brīdī viņi nesmēs par jums, viņas mēs tikai un vienīgi āri jums, vai tas būtu patīkamāk? Ak, jūs mazā optimisti, klausoties. Drīkst darbosies ar papīru bumbiņu, jūs acu priekšā, es šo bumbiņu tīri vienkārši pamatīgi gaisā, noķeršu rokā, ieaugšu vienā no labām, un jums jāprāda ar pirksti, kurā rokā palka bumbiņu. Sarunāts? Gaužam viegli, bumbiņa aiziet taisni gaisā, bumbiņa aiziet taisni rokā, vienā rokā, kurā rokā, rādīt ar pirkstu, viņi ir šeit, mēģiniet kaut. Oksana, bumbiņa aiziet taisni gaisā, bumbiņa aiziet taisni rokā, vienā rokā, kurā rokā. Vēl joprojām šeit. Un pēdējo reizi bumbiņa aiziet taisni gaisā, aiziet taisni manā rokā, vienā rokā, kurā rokā. Oksana, kā jums šķiet, kurā rokā ir bumbiņa? Dāmas un kungi, viens no trīs par to arī mēs varam viņai skaļi aplaudēt. Tagad klausieties, šī ir tā daļa, kur šis izkļūst nedaudz sarežģītāks. Es izstāstīšu, ko mēs darīsim. Šo mazo papīru bumbiņu, Oksana, es ieaugšu savā rokā, jūs acu priekšā lūk šādi. Pēc šī mirkļa skaitīšu 1, 2, 3. Oksana, tagad es tikšu līdz 3, es pieskaršos rociņai, un šī bumbiņa pazudīs gluži kā iepriekš nebijusi. Pirms mēs turpinām, vai jūs gribat zināt, kā tas ir iespējams? Ļaujiet man jums lūdzu, ka jūs kā tas darbojās. Mēs izmantosim divas papīra bumbiņas, mums būs maza papīra bumbiņa un liela papīra bumbiņa. Lielā būs domāta man un mazā būs domāta jums, Oksana, nejautājiet, kāpēc. Skatieties, divas bumbiņas. Lielā bumbiņa un mazā. Paņemiet mazo bumbiņu savas rokās, turiet to stingri šādā veidā šeit. Paceļiet rokas nedaudz augstāk un pielākiet tās tuvāk sev. Filigranti. Jūs pušiet. Mirkai, kad jūs pušat šeit bumbiņai no jūsu rokām, būtu jāpūt.
Es atvainojos. Nē, tā nebija jūsu vainagšanas, tā bija manēja. Es jums nepateicu, es atvainojos, dāmas un kungi, es tiešām atvainojos, es jums nepateicu pareizi. Ar mazo bumbiņu bija jāskaita līdz 3. Tas bija muļķīgi no manas, es atvainojos. Nekas, mēs pārēsim pāri. Tad, ja jums ir mazā bumbiņa, jums ar mazo ir jāskaita līdz 3, kad tā ir rokā, jūs skatāt 1, 2, pēc 3 jūs piesiet, un šī bumbiņa pazudīs. Gluži kā nebija, jūs Oksana, vai jūs gribat zināt, kā tas ir iespējams? Nē, ziniet, ko pie vēlna es jums parādīšu. Jūs redzēt, kāds darbojās, Oksana, mēs izmantosim 2 papīra bumbiņas, tad šoreiz, tad jums cerīgais vienkārši burbiņas. Oksana, lai jūs tikai saprastu, mums ir vajadzīgs tikai 2 bumbiņas, un šoreiz, lai viss būtu godīgi, tās būs vienāds. Bumbiņa numur 1, bumbiņa numur 2, kur jūs vēlaties numur? Numur 1 ir šī. Tā, labi, daram šī te, pamēģināsim. Tad jūs gribat numur 2. Paņemat to savā rokā. Tā. Man jau ir manējā. Tā, Oksana, tagad turat stingri. Šis bija tu. Es zinu, tas joki domā tikai man. Kāsties uzmanīgi. Paskatieties uz rokām. Nedrīkst redzēt no apakšas, no augšas, no iekšpuses un no ārpuses. Oksana, jums droši vien interesē, kas pie vēlta notiek pareizi. Ļaujiet viņus izskaidrot. Saprotiet, katru reizi, kad es jums saku, ka šī bumbiņa ir iekšā manā rokā, jūs redzat, kas notiekās? Jūs it kā zināt, kur viņa aiziet, bet jūs neredzat, kas ar viņu notiek. Pārējie var redzēt, bet arī viņi smējās. Tāpēc, lai viss būtu godīgi, es šo bumbiņu jaukšu jūs acu priekšā, jums tikai jāuzsver. Un mirklī, kad jūs pušat šī bumbiņa pasaules, saprotiet, ir tikai viena svarīga lieta, un tad es tas, vai jūs nekad neskatās aiz muguras. Un Gunta, jūs savu darbu izdarījāt tik labi, ka ja jūs gadījumā gribat būt jums jau tas asistents, tad šo es atstāju par Nu, ko, dāmas un kungi, tagad darīsim šādi. Man tas krēsliņš gan bija man paredzēts. Es varētu, man tur, bet tur ir vēl vietiņas. Goda vārds ir, nāciet vienkārši, man vajadzēs tev virsniņu un Deivi piesiet daudz maisi. Yes, of course. Un tas, ko es gribētu pēdējā, dāmas un kungi, mēs nedaudz savādāk. Un, godīgi sakot, dāmas un kungi, ir kāds cilvēks, starp mums kāds viens cilvēks, kurš ir sagatavojis kādu triku mums šodien. Un es vēlos teikt to, ka man vairāk, es esmu šeit tikai praktiski kā pieteikšu cilvēku. Un šis cilvēks ir sagatavojis kāds priekšlikums, ko viņš ļoti vidēji padomāsies. Bet, dāmas un kungi, es tālāk jāpašas vēlos ar skaļiem aplaukiem. Šeit priekšā aicināt Ārni, dāmas un kungi! Ar skaļiem aplaukiem! Viņš šeit priekšā. Godīgi! Super! Un Ārnis mums ir kaut kā sveicot Ārni, man liekas, ka viņi neatcerē. Man liekas, ka viņi neatcerē. Labi, es jums izstāstīšu, kā viņi īstenībā. Šorīt no rīta, 5:30, mēs ar Ārni, manā viesnīcas numuriņā. Jā, mēs paskatījāmies dažas ziepju operas, bet Ārnis man teica to, ka viņš ir šausmīgi satraucies, ka viņš satiks visus šos cilvēkus un ka viņam gribētos vienu kaut kādu priekšnesumu uztaisīt, ko viņš varētu mums visiem parādīt. Bet mēs ar Ārni esam kaut ko sagatavojuši. Un es domāju, ka šis triks, dāmas un kungi, varētu izvērsties tik labs, ka es negribu tik daudz, iespējams, Ārnis nokaut.